Nereiz vien izskanējis viedoklis, ka Liepājai vajadzētu uzlabot savu sasniedzamību, un tieši gaisa satiksme nākotnē varētu būt pieprasīta. Ja atskatāmies pāris gadus vecā pagātnē, tad avioreisa Rīga-Liepāja ikdienas pārvadāja neskaitāmus pasažierus, un bieži vien, lai nokļūtu Liepājā vai Rīgā, biļetes bija jāpērk kādu laiku iepriekš, jo īpaši vasaras sezonā. Lai atjaunotu gaisa satiksmi 2012. gada vasarā, Liepājas pašvaldība, kas ir vienīgais Liepājas lidostas īpašnieks, parakstīja līgumu ar satiksmes ministriju par lidostas attīstības projekta īstenošanu. Līguma summa ir 2,8 miljonu latu, 85% saņemot no Eiropas Savienības kohēzijas fonda. Tiek realizēts viens no Eiropas Savienības projektiem ar kohēzijas fonda finansējumu. Pašlaik beigu stadijā ir izstrādāts tehniskais projekts. Tas nozīmē, ka sekos nākamie loģiskie soļi iepirkuma procedūras organizēšana, un tad tiks izvēlēts būvnieks un tiks veikti arī būvdarbi. Laika plānā tas plānojās šobrīd, kad šajā vasarā jau reāli rekonstrukcijas darbi šeit uzsāksies. Tiesa tehniskā projekta izstrādāšanas process ir nedaudz iekavējies, bet tam ir objektīvi iemesli. Faktiski drošības jautājumi stājās spēkā viena no Eiropas Savienības regulām, kas daudz stingrāk reglamentē un nosaka to, kādām prasībām ir jāatbilst lidostai. Un patiesībā nevis pat projektēšana aizkavējās, bet tieši šo institūciju pārbaudes un saskaņojumi, lai varētu virzīties tālāk ar šo projektu. Tā kā, tā ievilkšanās vairāk ir tādu birokrātisku iemeslu dēļ, ne praktiskās projektēšanas dēļ. Bet tagad viss ir finiša taismē un viss notiks? Jā, notiekās projekta ekspertēšana, notiekās norādīto nepilnību labošanā, un tātad tuvākā mēneša laikā noteikti šis tehniskais projekts tiks saskaņots, un tad jau tas kļūst par iepirkumu priekšmetu. Lai arī regulāri avioreisi uz un no Liepājas lidostas nenotiek, 2012. gadā kopumā bijuši aptuveni 900 lidojumi. Šobrīd lidostā ir relatīvs klusums, bet ziemas periodā tā ir normāla parādība. Lidojuma ziņā lidosta parasti ziemā ir klusāks periods, kad lidojumi notiek maz vai ļoti maz, bet šis ir laiks, kad var gatavoties nākotnes lidojumiem regulārai satiksmei, un tas nozīmē turpināt tehniskā projektu izstrādi, lai veiktu lidlauka rekonstrukciju, kurā paredzēts veikt ir skrejceļa, perona, manevrēšanas ceļa, gaismas sistēmas un drenāžas sistēmas rekonstrukcija Liepājas lidlaukā. Un kas gan būtu lidosta bez regulāriem avioreisiem? Kas šobrīd tiek darīts un vēl tiks darīts, lai tad, kad lidostas rekonstrukcija būtu īstenota, būtu arī regulāri avioreisi? Paralēli notiek arī darbs šajā virzienā, arī pati lidosta strādā, lai izzinātu, kāda ir situācija Eiropas tirgos, kāda ir aviokompāniju šīs iespējamās intereses arī šajā reģionā. Tāpat tās arī, protams, mūsu nacionāla aviokompānija Air Baltics un arī pilsētas vadība jebkurā iespējamā veidā sniedz informāciju un meklē, lai piesaistītu dažādas aviokompānijas, dažādas operators tieši Liepājas lidostai. Par lidojumu piesaistīšanu domā arī pati lidosta. Liepājas lidosta piedalās starptautiskā projektā Baltic Bird, kurā ir vairāk nekā 20 partneru no 9 valstīm ap Baltijas jūru, kā Zviedrija, Somija, Norvēģija, Dānija, Vācija, Polija, kur projektā piedalās gan pašvaldības, gan reģionālās lidostas ar mērķi attīstīt reģionālos lidojumus. Un šī projekta ietveros tiek izdarīti visi nepieciešamie darbi, lai būtu kvalitīvi izejas informācija regulāro lidojumu uzsākšanai. Liepājas lidostas rekonstrukcija ir gaidīts un uz attīstību vērsts projekts, kura mērķis ir nodrošināt regulārus avioreisus. Liepājas lidostai ir liela nozīme gan pilsētas, gan reģiona attīstībā. Lidosta noteikti ir viens no faktoriem, kas ir obligāts, lai Liepāja spētu
attīstīties, lai attīstītos ekonomika, lai attīstītos turisms, lai šeit ienāktu iekšā investīcijas. Nu, pat mēs apmeklējam vienu starptautisku pasākumu tieši ar tādu mērķi piesaistīt investorus Liepājas nozareis. Tas ir gan rūpniecībā, gan kurortoloģijā, gan arī ostas biznesā. Un viennozīmīgi pirmais vai otrais apstākļus, ko teiksim, šie potenciāli investori jautāja, tas ir lidostas esamība, lidostas darbība. Tādā veidā uzsverot, ka svarīga jebkurā biznesā ir Liepājas sasniedzamība. Visi lidostas rekonstrukcijas darbi jāpabeidz 2014. gadā.